es zināju skaidri, kā es viņu noķēru. Teiks, man nebija tā, ka cilvēki, teiks, lauza domā, kā tur kas tur. Es zināju skaidri, kurā brīdī, kurā vakarā ar pos. Viss. Bija. Jā, nebija tur nekāda, nē. Man tajā brīdī bija pašīgi pilnīgi. Es izklausās šausmīgi, bet tā bija. Man toreiz nebija nekā, man nebija bērni nekā. Tajā brīdī, kad es uzzināju, ka es slimoju, kā jau es iepriekš minēju, man bija cilvēks blakus, kurš zināja, ka tas notiks. Jo viņš, tur detaļās iet nav nekādas jēgas, lietotas prices un tam līdzīgi un tā. Viņš zināja, viņš teica, viņš arī tagad jau nelaiķis ir, viņš teica, viņš saka, Laura, es tev atvedu čaju, uz polvakar nocēri viču. Es viņam teicu, nē, es esmu stipra meita, kā jau viss, ar mani tas nenotiks. Teicu, nē. Es pavadīju nakti pie viņa, un arī nakti pie viņa pavadot, viņš jau slimoja ar to kaiti. Un mēs pavadījām nakti kopā, tā kā varbūt arī, ka viņš tā kā, varbūt gan tā. Īsāk sakot, bija skaidrs, kā tā nakts bija liktenīga. Un viņš man no rīta teica, viņš piecēlās, viņš teica, ejam tagad pārbaudīties, es tev saku, mīļā, ka tev ir zarāza. Es saku, nevaru zarāza pa vienu nakti pielikt. Viņš saka, pagaidi. Mēs aizgājām līdz pirmajam busiņam uz dialogu, uztaisījām ātro pārbaudi, man pateica, burtiski pēc 12 stundām, ka es man bija šivāja, ka man ir šips. Nakts vienas nakti garumā, tur nebija nekādas gaidīšanas nekas. Mana pirmā reakcija, ok. Mana reakcija bija ok, tāpēc, ka es nebiju adekvātā stāvoklī, es mocījos uz kumariem, es mocījos. To es tajā brīdī, ka tev pa visiem galiem tek sidrums ārā, ka tu nevari savākties un ka tu nevari vienu vārdu pateikt. Tev neinteresē ne bērni, ne vecāki, nekas. Un tev pasaka, ka tev ir nāvējuši slimība, tev arī neinteresē. Ir labi, ok. Tajā brīdī, kad tu atkal iebliezies pa jaunam, un kad tu apzinies, tagad tu nomierinies un apzinies, kas tagad notika. Tad tev pieri iesit un tad ir sāpīgi. Tad, protams, ka ir astaras puņķi. Tad ir tas nākamais moments, kā tu to vecākiem paziņos, tuviniekiem, partneriem, mīļākajiem brūgāniem vai vīram. Vienalga, kas tu tavā dzīvē ir. Ja tu esi viens pats par sevi, labi, tev viens pīpis, tev hrens ņem. Bet tomēr ir cilvēki tavā dzīvē, taču vecāki arī, mamma līdz pa šim brīdim, viņa zina, kā tā slimība strādā, un viņa zina, ka viņa ir droša. Bet viņa ir vienalga. Jau 20 gadus man mamma nav buču uz lūpām iedevusi. Man jau 20 gadus mamma nav nolikusi zobbistīti manai blakus. Saproti? Lai cik tā medicīna droša nebūtu, tev vienmēr būs apkārt cilvēki, kuri baidīsies. Man pats tuvākais cilvēks, kas ir mana mamma, ja? Viņa paniski baidās vienā teritorijā ar mani nolikt zobirstītes vai, teiksim, dvielīšas. Ja viņa redz, ka es noslauku rokas dvielīti, viņa to dvieli iemet mazgāšanā man neredzot, bet es taču redzu. Viņa domā, ka es neredzu. Viņa paņem jaunu dvielīti, jo viņa baidās nobirst. Tā stigma joprojām cilvēkiem saka. Redzi, mana mamma tomēr ir latvieta, vīrs man ir anglis. Angļiem ir vairāk informācijas par to, viņi nebaidās, viņi neraustām. Viņi kaut kā latviešiem tomēr tā stigma diezgan spēcīga. Vīru es pateicu praktiski pēc otrā randiņa. Pirms mēs gulējām kopā, es viņam pateicu. Viņš pateica, viss kārtībā, tad viņš bija informēts par to, viņš zina, ka tā lieta ir ārstējama un ka ja viņi ir par kontroļu, tad viņi ir viss kārtībā un tā. Bet abi mani bērni ir bijuši uz ļoti smagām zālēm. Pēc dzimšanas tāpēc manas meitenes dzēra vai nedēļas divas uz narkotikām smagām sēdēja, morfiju dzēra pretāīdas zāles un tād līdzīgi. Un abām meitenēm viss ir kārtībā. Slimoju ar HIV,
Nu jā, kaut kādus 15 gadus laikam. Un man veselība ir labākā stāvoklī, kad ir bijis. Es runāju no savas perspektīvas, sakot, ka es ārstēju, un līdz ar to man viss ir kārtībā. Bet pat paralēli tam, ka es ārstējos, man teiksim, man heroīns ir sagrāvis atmiņu. Jā, absolūti. Es varu atcerēties, kurā gadā piedzima Napoleons, bet es neatceros, ko es vakariņā sēdu. Atmiņu sits nenormāli un izsit failus ļoti spēcīgi. Zināšanās ir vairāk nekā tas. Ir tā, ka es vienkārši... apmēram tā, kā es šobrīd izrunāju. Tā kā tieši, es nevaru pat pateikt, ko es gribu pateikt. Heroīns tevi padara par invalīdu. Tu kļūsti par invalīdu. Tu neesi vairs sociālumā derīgs, tu nekam neesi derīgs. Pofīgi, tu vari uzkrāsoties, tu vari uzvilkt skaistu kleitu un izskatīties labi. Tev kaut ko pajautās, un tu būsi Un es nekad mūžam neiedomājos, ka ar mani tā būs, ka es nevarēšu vienu jautājumu atbildēt. Un ar mani tagad tā ir. Man jebkuru jautājumu uzdod, es stāvu un tupīju. Es acis blisinu, es nezinu, ko atbildēt. Man ir pilnīgi izsluti faili ārā. Tā kā pēc kaut kādas traumatiskas operācijas, vai es nezinu, pēc avārijas. No. Man pilnībā ir pazudusi atmiņa, kas skolā ir bijis, kas ir darīts. Es esmu morāls invalīds. Heroīns man ir padarījis par invalīdu morālu. Vairāk nav ko teikt. Aknas ir dirstā, protams, aknas vienmēr būs dirstā, tāpēc, ka tev ir jāatdzer zāles, lai uzturētu savu imūnsistēmu. Mēs saucamies imunosupresti. Mēs saucamies tie, kas ir imūnsistēma ir nospiesta. Tāpēc, ka mums ir nāvīga slimība. Un lai nāvīgu slimību, lai ar nāvēju slimību tu izdzīvot, tava imūnsistēma ir jānospiež. Imūnsistēma ir viss, kas tev ir. Ja tev paliek sūdīgi, tev temperatūra paceļās vai kas. Manā gadījumā nekas neceļās. Manā gadījumā es vienkārši, mans organisms nereaģē. Un tāpēc jau lielākā daļa lielākā daļa HIV slimnieku un aidas slimnieku nomirst no parastām iesnām. Tur nav nekādai nopietnai slimībai jābūt. Neviens jau no aida nemirst. Mirst no tā, ka imūnsistēma nestrādā. Imūnsistēma, tas ir tavs draudzīšs, tas ir tavs organisms, kas cīnās katru sekundi par tevi. Tu baidies no nāves kādreiz, šobrīd, reizēm? Jā.